Hei, mani sauc Viktors, un šajā video parunāsim par 3 veidiem, kā ievietot CSS kaskādu stilu tabulas. Un mums, kas būs nepieciešams? Būs nepieciešams jauns fails, kā visu lieko izdzēšam, lai fails būtu tukšs. Un kad tas ir izdarīts, mēs to saglabājam file save as, un te nosaukums būtu 01 CSS, un lai būtu 01 CSS save. Esam to saglabājuši, un tā ir 3 veidi, kā ievietot. Ir veids, izmantojot ārējo kaskādu stila lapu. Ar to arī sāksim. Mums sadaļa head būs vajadzīgs norādīt tieši no kurienes mēs ņemsim šito stilu, nokopējam. Sadaļa head iekopējam šito informāciju, un ja mēs redzam pareizi, tad fails atradīsies tajā pašā folderi, kur atrodas HTML dokuments, un faila nosaukums būs mylestyle.css. Lai arī tā būtu, ejam uz mūsu direktoriju uz mapi, un tagad vajag izveidot failu mystyle.css. To arī izdarīsim. Labais klikšķis, izveidojam jaunu dokumentu mystyle.css. Kad šitas fails ir izveidots, šobrīd viņš ir tukšs, mēs viņu atveram to ar teksta rediģēšanas programmu. Iesaku jums lietot, ja lietojat Windows, tad Notepad++, ja lietojat Linux, tad Geditu. Tas pat būtu pēc noklusējuma. Ko tagad izdarīsim? Te man ir piemērs. Es vienkārši nokopēju visu šito lietu, kopēju un uz failu mystyle.css. Tagad to iekopēju, un kas būs līnijai, būs tāda krāsa, rindkopai būs atkāpe 20 pikseli, un saturam body tagam būs fona attēls, bet, kā redziet, te ir attēls, bet ja runāt par attēliem, tad mana direktoriju struktūra ir mapa images, bet tur nav tāda attēla ar šitādu nosaukumu. Te ir jau es iekopēju 01, ir citi, tāpēc arī to vajag arī izmantot. Tāpēc es te ierakstu to, ko es gribu izmantot, un te beigās JPG. Tagad saglabāju, atveru savu failu CSS.htm, te var, piemēram, pierakstīt tur virsraksts 1, heading 1, virsraksts, un aizveru to. Tagad saglabāju, un paskatīsimies, kāds ir rezultāts. Dubult klikšķis uz failu 01 CSS.htm, un redziet, fails tiešām tagad tiek izmantots kā fona attēls. Viss strādā, viss ir ok. Tad, ko mēs varam apskatīties? Skatāmies failu mystyle.css, un lai būtu vēl parskatāmāk, te es uzrakstīšu border, tas ir rāmītis 1 piksels, solid, piemēram, blue, tā ir krāsa blue. Saglabāju, tagad atveru savu HTML failu un ierakstu te P, tas ir virsraksts, ne virsraksts, bet rindkopa, mana rindkopa. Un aizveru to, un pēc šeit vēl līniju ievietošu HR, un tā. Saglabājam, atjaunojam. Redziet, parādījās rindkopa,
ar border. Un ko nozīmē margin? Tas ir tieši attālums no šitā, no kreisās pilnā satura attālums ir te. Un te ir līnija un arī ar to stilu, ar color siena. Ja, piemēram, es te gribu pamēģināt kaut ko savainīt, bet, piemēram, te nevis siena, bet red. Un vēl body mēs ir vēl daži visādi stili parametri, piemēram, background repeat, repeat. Tas nozīmē, ka fona attēls būs parādīts tikai vienu reizi. Saglabāju. Atjaunoju. Labi, vēl runāsim tālāk. Šitai video visu, ko es gribēju izstāstīt. Paldies par uzmanību.